Čau visiem! Jā, gribēju ienākt un sasveicināties, tas ir pirmais, un apjautāties, kā jums iet, kāda procesa jums notiek. Vienkārši manā pusē es tēt eju cauri somatikas apmācībām, kas ir saistīts arī ar nervu sistēmu, un man pašam nokrita pāris ilūzijas par sevi, jo mēs pa lielam visu laiku dzīvojam kaut kādā ilūzijā, un mēģinam kaut ko tur kompensēt, mēģinam tur kaut ko pierādīt, mēģinam tur kaut ko baigi darīt un tam līdzīgi. Un beigās tāpat viss atdurās pie nervu sistēmas. Tu grozies kā tu gribi, viss nonāk pie nervu sistēmas, cik ir regulēta vai neregulēta tava nervu sistēma. Un es vēl vairāk izprotu to, ka atkarībā no tā, kāds ir tavs nervu sistēmas stāvoklis, tāda būs tava realitāte. Tādus tu lēmumus pieņemsi un tādu tu arī dzīvi pieredzēsi. Un tas nozīmē to, ka ja tu esi tādā kādā trauksmītē, stresainumā, ir tāds tā kā uzbudinājums. Un ja tu paskaties, kādi ir tie lēmumi, kādas ir tās darbības, kādas ir tās darbību sekas, tad pa lielam, viņas arī atspoguļojas arī tā kā tu jūties, tādas ir arī tās sekas. Un, pieņemsim, ja tu esi šajā tādā apātiskumā, nav enerģijas, besis, kāda tev tā diena izvēršas? Un beigās varbūt tu vēl nodari sev pāri. Un ja tu esi tajā mierā, enerģijā, uzticies, tev viss iet no rokas. Un problēma ir tā, ka mēs neesam iemācījušies pamanīt tos savus stāvokļus un izprast, es tagad esmu ventrālajā stāvoklī, tagad es esmu simpātiskā, baigi uzbudināts esmu un tāds tā kā stresiņš un tā kā zūd enerģija. Vai tajā dorsālajā, ka tu jau esi pazaudējis enerģiju, tu iet tajā dorsālajā un saproti, ka viss man ir besis, es neko negribu, neko nevaru, gribu vienkārši sēdēt, skatīties filmu, ēst čipšus un visu pārējo. Un tad ko darīt? Ko darīt no katra šī stāvokļa? Kā tikt ārā? Ir īpaši no simpātiskā un dorsālā, kad ir stress vai apātija vai neko negribās. Jo ventrālais tas ir tas mēķis, uz ko iet, uz to mieru, uzticēšanos, enerģiju un drosmi un visu pārējo. Ko darīt tajā, kad ir simpātiskais un dorsālais stāvoklis? Un vienā stāvoklī ir vienas prakses, otrā stāvoklī ir pilnīgi citas prakses. Un šī izpratne par to, ko tev ir nepieciešams darīt, tieši tev, tā ir mega lieta, kā tu vari uzlabot šo savu dzīves kvalitāti. Un, tā kā man personīgi vēl ir priekšā pusgads, lai šo vēl, tā rīktīgi paņemtu aiz škvarņika un izietu cauri tam. Bet šajā procesā mēs ar Ditu jūtam, ka mums ir jāsāk dalīties ar savām tām zināšanām, to pieeju, jo es sapratu to, kad mums ir šis te projekts janvārī. Mēs sapratām to, kad tas nav tikai 4-5 nedēļu projekts. Tas vēl būs papildu 3 mēneši, tad kopā 4 mēneši, kad ir tas intensīvākais darbiņš tajā mēneša laikā, ko tu izdari, un tad ir 3 mēneši, tad, kad tu sāc adaptēties, saprast, izprast, un būs kaut kādi kāpumi, kritumi, un tāpēc būsim mēs tur ar Ditu. Mēs jums dosim to atbalstu. Mēs noņemam jums to risku, ka jums kaut kas var neizdoties, ka jums kaut kas var nesanākt. Un tāpēc es saprotu to, ka tā ir mūsu atbildība.
tāpat ar šīm mentāla problēmām. Tā ir mūsu atbildība par jums, par jūsu enerģiju, par to, kas ar jums notiek. Un tāpēc es saku, ka es esmu lielākais jūsu fans, un es gribu zināt, kā jums iet. Es gribu jums dot to drošo telpu. Un jā, tā kā ne tikai es, bet arī Dita. Jā, mēs abi divi. Un tev vēl ir iespēja izmantot šo iespēju līdz 7. novembrim, bet lūgums viens. Paskaties, kādā stāvoklī tu esi pašreiz, respektīvi, vai tev ir tā enerģija, tā drosme un tā uzticēšanās, vai tu esi šajā stāvoklī? Un sajūti. Ja tu esi tajā simpātiskajā, tajā stresainumā, kas man jādara, kur man jāpiesājās, kas man, stop, dabū nost to enerģiju, dabū to neutralitāti, izkrati viņu, izsporto, ievelc pāris dziļas ielāpas, izāpas un aizie ventrālajā, un tad pieņem lēmumu. Tas pats ir par dorsāli, ja tu esi tāds apātis, ok, es piedalos. Nē, tev ir laiks atgūsti šo enerģiju, nedaudz paskaties apkārt, kas tev ir, kas tev notiek, ievelc dziļa ielpa, dziļa izelpa, sajūti savu ķermeni, tu tiec atpakaļ šajā simpātiskajā nervu sistēmā, ok, pagaidi, bet man tagad ir kaut kas jādara, ja? Atkal 5-5 elpa, 4-4-8, sajūt ķermeni, sazemējies, tiec līdz ventrāliem un pieņem lēmumu. Un ja tu pieņemsi lēmumu no šī ventrālā stāvokļa, tev pilnīgi cits rezultāts ir. Un tas ir tas, ko es pēdējā laikā, kam pats pievēršu uzmanību, no kāda stāvokļa pieņem šo lēmumu. Tā kā to es arī novēlu jums, izprast sevi un nenodot sevi, jo es saprotu, ka es esmu tik daudz un tik ilgi vienkārši sevi nodevis, gājis pret sevi un sāpinājis savu ķermeni, ka es vairs to nevēlos, es no tā atsakos. Un tāpēc mēs ar Ditu jums gribam iedot to drošības sajūtu. Un tas, kā tu to vari iegūt pats, tev nav vajadzīgi citi, lai būtu droši. Tev vajadzīgs ir tikai tu pats. Un pārējais viss ir bonusā.